Dieva brīnuma stāsts. Vienmēr pateicieties Dievam Tēvam par visu mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Efeziešiem 5:20. Elzai bija 18 gadi, kad viņas dzīve uz visiem laikiem mainījās. Viņa dzīvoja nelielā Rīgas piepilsētā kopā ar māti un 2 brāļiem. Ģimene bija nabadzīga, bet mīloša, un Elza saprata, ka viņai jāpalīdz mājās un jāatrod darbs, lai ģimene varētu iztikt. Kādā rītā, ejot uz darbu, viņa strādāja par apkopēju vienā no lielajiem Rīgas uzņēmumiem. Elza saprata, ka kaut kas nav kārtībā. Viņai sāka sāpēt galva, un viņa jutās tik vāja, ka gandrīz nespēja paiet. Viņa atgriezās mājās un visu dienu nogulēja gultā, bet viņas stāvoklis tikai pasliktinājās. Pēc nedēļas Elza vairs nespēja ne ēst, ne gulēt, pat pati aiziet uz vannas istabu. Viņas mamma aizveda viņu pie ārsta, un pēc daudzām pārbaudēm ārsts atklāja briesmīgu patiesību. Elzai bija neārstējama nieru slimība. Ārsts teica, ka viņai atlikuši tikai daži mēneši dzīvot. Elza bija šokā. Viņa bija tik jauna, pilna sapņu par savu nākotni. Viņa vēlējās mācīties, apprecēties un izveidot ģimeni, bet tagad viss šķita beidzies. Viņas mamma raudāja, brāļi klusēja, un Elza jūta, ka visa pasaule ap viņu sabruk. Viņa gulēja gultā un domāja par savu dzīvi, kāpēc Dievs pieļāva, ka tas notiek, kāpēc viņai, kura nekad nebija darījusi neko sliktu, jācieš šādi. Tad kādu nakti, kad Elza gulēja un raudāja, viņa dzirdēja skaņu, kas nāca no nekurienes, tik skaistu un mierpilnu, ka viņa pārstāja raudāt. Viņa atvēra acis un ieraudzīja gaismu savā istabā nevis no lampas, bet no kaut kā cita. Un tad Elza dzirdēja balsi. Tā bija balss, kas uzrunāja viņu no sirds dziļumiem. Elza, nebīsties. Es esmu ar tevi. Elza zināja, ka tā ir Dieva balss. Viņa nekad agrāk nebija dzirdējusi viņu runājam, bet tagad viņa zināja, ka tas ir viņš. Viņa jutās mierīga, droša un vairs nebaidījās no nāves. Nākamajā rītā Elza pamodās ar jauniem spēkiem. Viņa jutās labāk nekā jebkad agrāk. Viņa devās pie ārsta, kurš bija pārsteigts, ieraugot viņas stāvokli. Pēc jaunu analīžu veikšanas ārsts atklāja, ka Elzas slimība ir pazudusi pilnībā un bez pēdām. Tas nav iespējams, teica ārsts. Es nekad neesmu redzējis tādu atveseļošanos. Tas ir brīnums. Elza zināja, ka tas ir Dieva brīnums. Viņa bija dzirdējusi viņa balsi, un viņš viņu bija dziedinājis. Viņa bija pateicīga Dievam par savu dzīvību un zināja, ka par to būs pateicīga vienmēr. Pēc dziedināšanas Elza mainījās. Viņa vairs nebija tik nopietna vai skumja kā agrāk. Viņa bija pilna prieka un pateicības. Viņa sāka dalīties savā stāstā ar citiem un kalpot Dievam ar savu dzīvi. Elza iestājās teoloģijas institūtā un kļuva par mācītāju. Viņa bija tik aizrautīga savā kalpošanā, ka cilvēki bieži jautāja, kur viņa rod tik daudz enerģijas un prieka. Es esmu dzīves brīnums, teica Elza. Dievs man ir dziedinājis, un es esmu pateicīga par katru dienu. Taču dzīve nevienmēr ir viegla pat tiem, kuri piedzīvojuši Dieva brīnumus. 5 gadus vēlāk, kad Elza bija apprecējusies ar mīlošu vīru un dzemdējusi meitu, viņas vīrs gāja bojā autoavārijā. Elza bija satriekta un sirdsapju pilna. Viņa nespēja saprast, kāpēc Dievs pieļāva, ka tas notiek. Viņa bija tik pateicīga par savu dzīvi, bet tagad viņa bija zaudējusi cilvēku, kuru mīlēja visvairāk pasaulē. Kādā naktī, kad Elza gulēja un raudāja, viņa atcerējās Dieva balsi, kas bija uzrunājusi viņu pirms daudziem gadiem. Viņa atcerējās viņa vārdus: Elza, nebaidies. Es esmu ar tevi. Elza saprata, ka Dievs joprojām ir ar viņu. Viņš bija ar viņu, kad viņa bija slima, un viņš bija ar viņu arī tagad, viņas sērās. Viņa atcerējās brīnumu, ko bija piedzīvojusi, un zināja, ka viņš joprojām darbojas viņas dzīvē. Elza sāka dziedēt no savām sāpēm. Viņa iemācījās dzīvot kopā ar savu meitu un kalpot Dievam kā vientuļā māte. Viņa dalījās savā stāstā ar citām sievietēm, kuras bija zaudējušas savus vīrus, un palīdzēja viņām atkal atrast cerību.
Dievs man ir dziedinājis, Elza viņām teica, un viņš var dziedināt arī jūsu sirdis. 10 gadus vēlāk Elza apprecējās ar labu vīrieti, un viņiem piedzima dēls, bet tad viņa saskārās ar jaunu pārbaudījumu. Viņas meitai tika diagnosticēts vēzis. Elza bija izmisumā. Viņa nespēja saprast, kāpēc Dievs pieļauj, ka tas notiek ar viņas bērnu. Viņa bija tik pateicīga par savu pašu dzīvību, bet tagad viņas meitas dzīvība bija apdraudēta. Kādā naktī Elza lūdza Dievu par savu meitu. Viņa atcerējās brīnumu, ko reiz bija piedzīvojusi, un lūdza Dievu darīt to pašu arī viņas bērnam. Lūdzu, Dievs, Elza lūdzās. Tu mani dziedināji. Lūdzu, dziedini arī manu meitu. Mēnesi vēlāk ārste atklāja, ka viņas meitas vēzis ir pazudis. Tas bija vēl viens Dieva brīnums. Es savā dzīvē esmu redzējusi 2 Dieva brīnumus, teica Elza. Es esmu tik pateicīga Dievam par visu, ko viņš man ir devis, taču dzīve turpināja nest izaicinājumus. 20 gadus vēlāk, kad Elza jau bija veca un bija nodzīvojusi pilnvērtīgu un laimīgu dzīvi, viņas otrais vīrs nomira no sirdstriekas. Elza bija skumja, bet vairs netika izmisusi kā agrāk. Viņa zināja, ka Dievs ir ar viņu un turpina darboties viņas dzīvē. Es esmu nodzīvojusi garu un laimīgu dzīvi, teica Elza. Es esmu redzējusi tik daudz Dieva brīnumu. Es esmu tik pateicīga Dievam par visu. Elza turpināja kalpot Dievam līdz pat savai nāvei 90 gadu vecumā. Viņa savā dzīvē bija piedzīvojusi daudz grūtību, taču vienmēr atcerējās brīnumu, ko piedzīvoja jaunībā, un bija pateicīga Dievam par katru dienu. Viņas pēdējie vārdi bija: paldies, Dievs, par manu dzīvi. Paldies par visiem brīnumiem, ko esmu redzējusi. Paldies, ka bija ar mani visu manu dzīvi. Elzas stāsts parāda, ka Dieva brīnumi nav tikai vienreizēji notikumi, bet gan kaut kas tāds, kas var ietekmēt cilvēka visu dzīvi. Kad mēs piedzīvojam Dieva brīnumu, mums tas jāatceras visu mūžu un katru dienu jābūt pateicīgiem viņam. Dieva brīnumi var dot mums spēku un cerību pārvarēt jebkādas grūtības, kas mums gadās ceļā. Un, kad dzīve kļūst grūta, mums jāatceras saņemtās svētības un jābūt pateicīgiem viņam par visu. Lūkšana. Dārgais debesu Tēvs, palīdzi mums atcerēties tavus brīnumus mūsu dzīvēs. Palīdzi mums būt tev pateicīgiem par katru dienu un par visu, ko tu esi darījis mūsu labā. Kad dzīve ir grūta, palīdzi mums atcerēties tavas svētības un uzticēties tev. Āmen.